Latvijas Nacionālā biblioteka ir kultūras ēka, ko gaidīja visus šos ilgos gadus. Simbols Latvijas identitātei un kaut kādam noteiktam laika posmam, ko mēs esam kopā pavadījuši. Neapšaubāmi viens no lielākajiem šobrīd akcentiem Rīgā, droši vien, kad tā novietne un viss tā viņas aura un viss tas, kas ap viņu notiek, tas droši vien, ka viņu iezīmē īpaši, un tāda nozīme īpaši viņai arī ir gan cilvēku prātos, gan pilsētvidē. Ar Birkartu bija ļoti viegla sadarbība, jo viņam bija jau redzējums, ko viņš grib, kā viņš grib to redzēt. Līdz ar to tās skices varbūt bija diezgan pilnīgas, lai pēc viņām varētu nojaust to raksturu, ko viņš grib. Bet tajā pašā laikā viņš bija atvērts jebkurām mūsu idejām. Nebija tāda sajūta, kad ir kaut kāda diktāta, kas ir noteikti un strikti jāievēro, bija pietiekoši liela arī radošās iespējas. Protams, ka viena no tām spilgtākajām personībām ir Gunārs, kurš mani vienmēr ir pārsteidzis ar viņa tādu ļoti aso, precīzo domu, viņa spēju pārliecināt un tādā pašā laikā viņa koleģialitāti, viņa attieksmi pret lietām, kas principā vispār ir raksturīgs lieliem cilvēkiem un lieliem profesionāļiem par to, kad viņi saskata savos partneros vienmēr arī savu līdzvērtīgu arhitektu. Viņam ir raksturīgi tas, ka tā ēkas, tā forma, viņa patiesībā ir tāda, kas ir vienmēr gatava mainīties. Viņš vienmēr uzsvērs, ka tas priekš viņa nav nekāda problēma, kad to formu vienmēr ir iespējams attīstīt tālāk.